veģetīvā distonija vai somatoforma veģetīvā disfunkcija. Beigsim putroties, pietiek jau ar to, ka mediji bieži vien šķērsām uzraksta par šo tēmu. Runāsim pareizi un mūsdienīgi, jo tas arī palīdzēs atrast kvalitatīvus resursus. Termins veģetīvā distonija bija plaši lietots PSRS laikā, taču no mūsdienu medicīnas skatu punkta tas nav precīzs vai pareizs apzīmējums. Neliela kļūme nosaukumā varēja rasties tādēļ, ka tajā laikā runāt par psiholoģiju bija gandrīz nepieklājīgi. Tev ir stress? Vājuma pazīme. Bet, protams, ka tas neatceļ faktu, ka arī tajā laikā bija pacienti ar dažādu simptomu buķeti, kā elpas trūkums, sirdsklauves, tirpoņa, reiboņa un tā tālāk. Un ārsti pārbaudīja, ļoti čakli pārbaudīja un konstatēja, ka tiešām organiskās saslimšanas nav. Līdzīgi kā mēs mūsdienās zinām par šo diagnozi. Bet ko dara tālāk? Tu nevari atstāt pacientu bez diagnozes. Pasarg Dievs, ja diagnozē būs kaut kas saistīts ar psiholoģiju un psihi, tam jāizklausās kā fiziskai kaitei. Veģetīvā vēl būtu korekti, jo mēs runājam par autonomo veģetīvo nervu sistēmu. Savukārt distonija tika aizlienēta no neiroloģijas. Medicīnā distonija ir neiroloģiski kustību traucējumi. Tātad vispār cita diagnoze, bet kopā izklausās kā fiziska kaita. Mūsdienu medicīnā lieto daudz precīzāku un startautiski atzītu terminu somatoforma veģetīvā disfunkcija.